Tad, kad man nav līguma, es nevaru spēlēt. Un tā, kad man ir līgums, es nedrīkstu spēlēt. Kā tad, lai es spēlētu? Viņš ir ļoti nepievilcīgs vizuāli, ļoti rezultāts. Kas sastrādājas ar Krievijas basketbola klubiem? Paņem, tu aizlido ar Ryanair, salocījies 4 līkumos. Tas bildes ir Latvijas zelta fondā. Vēl būs tādi pagrūti gadi priekšā, tāpēc, ka tiešām šī paudze, ar ko mēs tos augstākos rezultātus sasniedzām, viņiem tagad jau visiem ir 30 un vairāk gadi. Igaunija tagad ir spēcīgākā Baltijas basketbola komanda, vai ne? Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! I'm in heaven when we're out together. What's dancing your name? cheek Back, to cheek. Derek. Go trīspunktnieks, dāmas un kungi! Go trīspunktnieks! Atkal jūs mājās. Mums bija vasaras pārtraukums. Mēs gan, kā saka, rāvāmies pie mikrofoniem basketbola sakarībā arī, bet mūs nelaida, jo bija futbols. Karalis. Mierīgi, tikai mieru. Mums ir mikrofoni, mums atkal viss ir. Dzērienu uz galda. Heineken nulīs mums ir klāt, un mēs varēsim arī šajā sezonā baudīt Go trīspunktnieku. Un kāpēc mēs šodien esam sanākuši? Tāpēc, ka Latvijas basketbola izlasē ir pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Tūlīt aiz stūra. Atceramies, mēs tās spēles skatāmies Go 3, jo tur mēs varēsim dzirdēt KD un GJ. Nu, es tā pa latviskam aizgāju. Bet šajā reizē mums te klātienē, studijā, neviens cits kā Kristians Dilants. Cits KD, ne tas, ko tu domāji. Cits KD, jā. Kaspars Dvinskis aizbraucis ir uz Disneyland. Nu, lai papriecājās. Vai ne? Nu, viņš beidzot tiek visās atrakcijās iekšā, tā kā augums atļauj. Svars varbūt kaut kur pārsniedz, kaut kāds karusels milzies augšā. Gunters Jaudāns arī klāt, un es ar jums kopā, Toms Prāmnieks, mēģināšu, tā teikt, vieglā garā un pietiekami arī sarežģītā metodē, tāpēc, ka es te haotiski lēkāšu pa tematiem, saprast, kas un kā notiek šobrīd Latvijas basketbola izlasē. Bet, kungi, vasara, basketbolā vasarā tāda baigā pauze jau nav. Tās izlases spēles tāpat bija. Patīkam bija redzēt to, kā Latvijas izlase arī aizvadīja tās spēles, kas vasaras viducī un karstumā bija jāaizvada ar vajadzīgiem rezultātiem. Bet kopumā tās atsauksmes tagad skatoties, to lielo kopēju, pēc tam mēs tur atsevišķi gan par aģentūrām, gan par atteikumiem, gan par spēlēm, gan par visu parunāsim. Bet tā kopumā tā basketbola vasara Latvijā šogad. Forša. Es domāju, ka teiksim, tas lielajā basketbolā ir nosacīta kaut kāda pauze, bet tas ir tas laiks, kad jaunieši spēlē. Un labāks rezultāts kā šogad jauniešu basketbolā. Teiksim, varbūt tur kopumā varbūt kāda izlasē labāk, kādai sliktāk, bet U16 Eiropas čempioni, tas ir iespaidīgi. Varbūt, kad tieši tas, kas U16, teiksim, tie zēni spēlē, pēdējie, pēc tam varbūt meitenes tikai vēl nospēlē, bet no tām vecuma grupām 16 pēdējais, varbūt tur kaut kādā ziņā pirms tam 18 izkrita, tas bija tāds kritiens. Līdz U16 Latvijas basketbolā bija krīze. Jā, bija krīze. Man ļoti patīk, ka Armāns Puča rakstīja, Latvijas basketbolā bija krīze, un tad vienā dienā tā krīze vairs nebija. Jā, tas ir vienmēr, es nekad to, protams, neesmu tik ļoti tā kā pārvērtējis, jo, teiksim, tas sistēma jau nemainās. Kā strādāt, varbūt pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, tas nav tā, bet ļoti laba paudze, jā. Gan Latvijā izauguši spēlētāji, gan ārzemēs izauguši spēlētāji, kas var pārstāvēt Latvijas izlasi un perfekts tās komandas sniegums, zelta medaļa. Es domāju, kā vasara izdevusies. Tagad tev ir iespēja to atbildi pateikt tā, ka tu jau zināji, tu jau ticēji U16. Vai tā arī bija? Es vienkārši nebiju tev pagūs parunāt par U16 pirms tam. Es ticēju U16. Uz zeltu vai uz medaļām? Uz medaļām. Viņiem pavisam noteikti bija potenciāls arī pirms paša turnīra. Viņi spraigi spēlē aizvadīja pret Spāniju, kas bija viena no galvenajām favorītēm, bet es arī mazliet vairāk ticēju U18 līdz brīdim, kad uzzināju par 2 vadošo spēlētāju. Nezinu, vai to var saukt par principā atteikumiem, kuriem bija jābūt koledžā. Tur, es domāju, arī varēja būt cits stāsts un kopumā tur tādas neveiksmīgākas galotnes. Tā kā es arī laikam negribētu tik tumšās krāsās visu mālēt U18 sakarā. Tie atteikumi, atteikumu nevarēšana koledža dēļ, tas tā kā bija iespējams atrisināt, vai tas nebija iespējams atrisināt? Tur bija tā kā... Viņiem ir vasarā jābūt... Viņiem jābūt tajās augstskolās, viņiem jau tur ir kaut kādi vasaras treniņi, tur tā sezona ir savādāk. Cits tas sezonas grafiks ir nekā varbūt liekas, teiksim, tādā profesionālā FIBA sadarbība ar Ziemeļameriku tur nepastāja nekāda. Un es domāju, ka tiem spēlētājiem viņiem ir jādara tas, ko viņiem tās augstskolas liek. Tas ir milzīgs solis, tā kā
nu tā varbūt nevar tā teikt, ka viņi ir pārauguši to jaunatnes izlasi, bet viņi ir tur, kur viņi ir. Tāpēc nekuram katram ir tāds iespējas tādās augstskolās un spēlēt, un tā savukārt ir laba iespēja varbūt nākošiem 2, teiksim, tikt vēl kādiem 2 jauniešiem tikt tajā izlasē un spēlēt. Nu, varbūt tas rezultāts nebija tik tāds, kādu gribēja, viņš sliktāks bija. Bet tiem puišiem tur Aizpuram un Grīnvaldam, tas ir viņiem vienkārši nākošais solis, teiksim, tāda attīstībā uz priekšu ir Amerikā. Starp citu, Luka Dončičs, man liekas, tā arī nevienā jaunatnes izlasē neuzspēlēja. Tieši tā. Slovēņi nesūdzās. Viss kārtībā, tā arī izgāja. Bet vēl paturpinot to 16 tēmu, kad ir pirmie gadi, kad mēs viņus varētu mēģināt saskatīt izlasē kaut kādā krakā? Es saprotu, ka tur par Benģiju jau bija runāts, lai varētu viņu, kā saka, iekrustot jau Latvijas izlases kraklā arī pieaugušo līmenī. Uz visiem laikiem. Vai, ne gluži visiem laikiem, bet tur ir kaut kāds tās Es ļoti ceru, ka šogad jau. Jau šogad. Tas ir šogad. Novembra beigas, decembra sākums. Bet viņš var no Amerikas atbraukt? Viņam tur, viņš jau vidusskola vēl ir. Viņš vēl ir vidusskola, bet cik es dzirdēju, tur viņš mācās 2 stundām dienā. Tas uzsvars ir uz basketbolu. Trenējās vairāk. Man vienkārši ir cerība, ka to varētu kaut kādā veidā atrunāt un dot viņam iespēju, jo arī U16 izlases galvenais treneris Edijs Šlesers arī līdzīgi izteicās, ka principā vai ir jēga viņam braukt nākamā vasarā uz to U18 B divīziju? Drīzāk nē, labāk tad viņu laist jau pie pieaugušiem, kur viņš, es domāju, fiziski viņš noteikti ir gatavs kaut kur varbūt taktiskās nianses aizsardzībā viņam būtu jāpieliek un jāpielāgojas. Bet, ja mēs skatāmies, kā viņš progresēja salīdzinot ar pagājušo gadu vispār tādā Eiropas basketbolā, kā viņš sāk spēli lasīt un kā viņš sāk tur atmesties komandas biedriem, tad es domāju, ka tā pielāgošanās aizsardzībā tur pie pieaugušo schēmām, tas viņam ir viens pīps un ātri tas notiks. Cik viņam gada tajā brīdī var 16 tieši? Es nezinu, ka viņam tāda dzimšanas diena ir plus mīnus. Vasarā, man liekas. Visu laiku jaunākais izlases spēlētājs kāds ir? Nav galvas, ne? Iekrist. Ir pāris bija, man liekas, kas bija pirms 18, bija man liekas, Kaspars Kambala un Raitis Grafs Toģis bija abi divi. Varbūt, jā, jo viņi jau bija tajā laikā tāds supertalanta arī. Mēs sākām skatīties šito tad, kad bija sanāk pagājušajā gadā novembrī, kad Aizpurs bija pirmo reizi izsaukt, jo tad viņam arī vēl bija 17, bet viņš toreiz nedebitēja. Tad, man liekas, Kambala un Raitis Grafs tiešām figurēja. Vai vēl kāds bija? Es pat neatceros. Cipurs varbūt arī varētu būt tāds. Arī varbūt, jā. Saka, garš tajā laikā jau bija izskatāms. Paskatoties tās jauniešu spēles, teiksim, tos highlights, kāds tur tas Benjamin viens ir, kā tu tur apspēlē tos pretiniekus, bet otrs ir vienkārši, kā tu vari finišēt, cik augstu ir stīps, tu vari nospēlēt ar kādu jautu, tur var teiksim, kaut kāds atlicošās bumbas ietriekt atpakaļ grozā, un mēs tā skatāmies. Mums tādas highlights lielajā izlasē pat neredz šobrīd. Ja tu tā objektīvi, teiksim, Kristaps Porziņš tāds, kurš tiešām tur pabeidz virs stīpes, kaut kāds tur, bet viss, es domāju, ka viņš ir tādā atlētismā, es nerunāju par tādu spēku, kas ir tāda vīrieša, tāds svečs, tāds krampis, tā ir cita lieta, tas vēl viņam tā kā pienāks klāt, bet tas atlētisms, tas, kas ir tas no dabas dots, es domāju, ka jau nacionālā izlasē nav tādu atlētu, tāds kāds ir Benjamins Beroe. Un, protams, ka tev ir atkal tāds, vai viņam ir vajadzīgs obligāti šobrīd, tajos 16, 17 gados tur spēlēt Latvijas lielajā izlasē. Domāju, ka nē, bet te ir atkal tāds kaut kādā ziņā jādomā sautīgs, viltīgs gājiens Latvijas basketbolu savienībai, viņiem tas varbūt pat ir vairāk vajadzīgs, tāpēc, ka, atcerēsim, viņš jau vēl šobrīd ir tajā vecumā, kad viņš vēl var mainīt to savu pārstāvniecību. Teiksim, ja tu nospēlē tos jaunus... Kādi ir tie noteikumi? Viņam ir jānospēlē, ja es pareizi saprotu, nacionālā izlasē oficiāli. Bet tas nav tā, ka viņš nospēlē nacionālā izlasē, ka viņš uz visiem laikam, viņš jau teorijā kaut kad var mainīt vai nevar. Tas ir sarežģītāk. Kamēr viņš ir jaunieši, tad jau, ka pienāk tas pieaugušās izlases vecums, tad tu vari tur izvēlēties. Attiecīgi, tur, zini, ka citiem ir tur tāda... Kamēr tu neesi spēlējis nevienā izlasē, tas sanāk, ka tu vari naturalizēt spēlētāju, iedod viņam pasu, viņš nāk spēlēt. Nav nekā tur gadi jāspēlē, nekas tur, Ja viņš nospēlē izlasē... Un ar to jau ir jārēķinās, jo viņš jau ir arī tur top 10 kaut kāds tur prospekts apmēram visā Amerikā savā vecumā. Un viņš jau ir, nav tā, ka viņš tur nevienam nav vajadzīgs, un tā kā šitan viņš ir tikai tāds, viņš ir... Viņi tagad arī 29. gada draftā projicēja kā loterijas izvēle, respektīvi, starp top 14 spēlētājiem. Skaidrs, ka tur vēl var daudz kas pamainīties, bet... Ja viņam ir viena pase vai otra pase, teiksim, izlašu sakarā, kā tas maina viņa karjeras perspektīvas. Mēs zinām, ka tas ir citos sportos diezgan aktuāli. Kāda pase tev ir, tādas tev iespējas varētu parādīties tālāk arī, nezinu. Basketbolā, man liekas,
Viņš nespēlē tādu. Domāju, ka viņam tas nemaina pilnīgi neko. Jā. Tieši šorīt redzēju, ka, piemēram, viņš ir tagad Latvijas izlasē nospēlējis U16. Tas viņam nekādi nav traucējis vai, manuprāt, baigi palīdzējis tikt pie vizītes pie Kentucky Universitātes, kas ir vispār viena no prestižākajām basketbola programmām, kāda jebkad ir bijusi koledža basketbolā. Viņš tur oktobra vidū atrādīsies. Un šādas te universitātes stāv rindā pēc viņa pakalpojumiem. Es domāju, ka viņam ir viena lieta, kas viņam noteikti palīdz, ir tas, ka viņš tiešām kādu turnīru, viņam tajā CV skaidrs, ka viņu jau pirms tam spēlējot Amerikā, viņam visa Amerikas tur augstskolas viss seko līdzi, bet tas ieraksts U16 Eiropas čempionāta MVP, un viņam ir tas rekords, kas tas liederības koeficients. Neviens spēlētājs tiksim augstu liederības koeficientu, kāds viņam līdz tam, viņš laikam Rikiem Rubio pirms tam bija rekords, un Rikijs Rubio jau bija tāds visas pasaules basketbola brīnumbērns, pateicoties tām. Tad es domāju, ka viņš ir vienkārši tāds kaut kādas bišķiņi tajā CV, tādus divus tādus ļoti treknus punktus sev ielicis klāt. Kas, es domāju, tiem amerikāņiem, ja tu varbūt tur pabeigtu 5. un to tur būtu laba statistika, tur, nezinu, tur 20 plus 12, 20 plus 12, varbūt tu maz nepamanā to 20 plus 12, jo tur vairākiem tāds, bet tas MVP, čempions un rekordists, tajā es domāju, ka tas ir ļoti tāds, plusiņš liels. Vēl laikam, ja es varu pievienot, tad man liekas tādā karjeras griezumā varbūt viņam palīdz tas, ka viņš ir tagad jau pierādījis, ka viņš spēj efektīvi spēlēt dažādās basketbola sistēmās, jo tomēr tas basketbols, ko Amerikā, ko viņi ikdienā spēlē, tomēr ir vairāk balstīts uz individuālu spēli, uz 1-pret-1 spēli. Te viņš iesaistīja visu komandu un padarīja visus komandas biedrus labākus. Un nevēlt arī bija tur medijos izskanēja galvenā trenera salīdzinājums starp viņu un Jokiču. Jokičs tomēr Eiropas skolas pārstāvs vairāk ar to savu spēles stilu, un mēs neredzam tik daudz tos amerikāņus, kas būtu varbūt tik daudzpusīgi un tik virtuozi tādās spējās atrast. Tur vairāk Jānis izpaudās. Jā. Ok, skaidrs. Bet tu saki par to novembri, ka viņš varētu parādīties, ka tu ceri, ka varētu. Es ceru, jā. Kāpēc ne tagad, kad ir tik daudz atteikumu pieaugušo izlasē? Tur saraksts ir atteikumi, nevarēšana, labi, to pēc tam mēs izdiskutēsim, bet kāpēc ne tagad? Tas, ko es dzirdēju, tika mēģināts. Vienkārši viņam fiziski šobrīd arī sākās skola. Un viņš sāk jaunā skolā. Viņš ir tajā Dynamic Prep, kur viņa galvenais treneris ir Jermains O'Neils, arī NBA leģenda. Un starp citu arī mazāko brāli tieši tā skola ir izveidojusi kaut kādu tā kā nākamo talantu draftu. Un to viņa mazo brāli tieši arī vakar vai aizvakar tur nodraftēja. Un viņš sāk šajā te prep skolā, kas ir principā viens no tādiem jaudīgākajiem Teksasas štatā un vispār būtu visā Amerikā, ja tev tur tāds treneru korpus. Tad es kaut kur laikam saprotu to izvēli, plus arī tas, ko Jānis Gailīts teica, ka tādā jau braucošā vilcienā iemest vēl bērnu, tomēr, lai vai cik labs viņš būtu, varētu arī nebūt prāta darbs. Skaidrs gan, ka mēs visi laikam gribētu viņu redzēt, bet es domāju, ka bišķi jāpaciešās būs. Tad ķeramies klāt pie lielās izlases. Sākam ar vilcienu. Sākam pie tā vilciena ķerties klāt. Nokapinājušies. Vagoniņi kaut kādi. Ziņas par tie vagoniņiem bija visas ādas, ka atteikumu un nespēlēšanas iemesli bija daudz un dažādi. Viens no tādiem spilgtākajiem citātiem, ko es biju redzējis līdz šim, bija citāts no Emīla Nedarbiem, tikai pārfrāzēts. Tā kā citādāk. Tad, kad man nav līguma, es nevaru spēlēt. Un tā, ka man ir līgums, es nedrīkstu spēlēt. Kā tad, lai es spēlēju? Un tas ir stāsts te par vairākiem vīriem izlasē, tā skaitā arī lielo KP. Krista Porziņi, ja kāds nezinu, kurš skatās basketbolu, kas ir KP. Bet, Klau, tā kā tieši novalkot šeit līniju, kāda ir jūsu attieksme? Cilvēkam nav līguma, viņš nevar spēlēt. Viņam ir līgums, viņš nedrīkst spēlēt. Kad viņš spēlē? Kāda ir attieksme pret šādu izvēli? Vai tomēr, ja tu gribi, tad tu vari spēlēt? Vai arī šobrīd tas izlases potenciāls un mērķi varbūt nesakrīt ar to, lai teiktu jā. Tas ir viena puse. Es dzirdēju vēl citas baumas arī par to, kāpēc tas tā ir. Bet, man liekas, ka tas iet roku rokā, un tad tur aizgāja arī tāda kā neliela ķēdes reakcija, ka principā pat ja mums būtu pilnīgi visi labākie ierindā, mēs redzam, kāda šobrīd ir Horvātijas izlase. Izraela arī nav zemē metam ļoti jaudīgs sastāvs. Jebkurā gadījumā būtu sarežģīti. Protams, ka mēs visi vienmēr gribam redzēt labākos,
Bet arī, piemēram, Kristapam tur Golden State ieteica nespēlēt vai pateica nespēlēt. Tad ir, piemēram, Artūrs Žagars un Rolands Šmits, kur parakst Ķīnā. Viņiem attiecīgi tie līgumi ir garantēti tikai uz 2 mēnešiem. Nu, viņi arī laikam nevar, varbūt, bet vai tas būtu prāta darbs pie tik liela līguma, kurš tev ir garantēts sākotnēji tikai 2 mēnešus, uzņemties risku, tur satraumēties vai tu kaut ko citu izdarīt izlašu spēlēs. Tā kā es varu tur kaut ko saprast to viņu pusi. Nu, un arī, piemēram, Rodions Kurts arī. Nu, es domāju, tie, kas sociālajos tīklos seko līdzi, redz, ka viņš visu laiku trenējās ar tādu rokas uzliku vai pat nezinu, kā to nosaukt. Nu, viņam arī, es nezinu, vai tur bija ķirurģiski iejaukšanās vai nē, bet viņš arī nav vēl varbūt pilnībā gatavs un vēl mēģina atlapt. Nu. Jo es iepriekš biju dzirdējis to frāzi, ka ja mums pat būtu 5-1 bilants atlikušajās spēlēs, ar to varētu nepietikt, lai kvalificētos pasaules kausa fināla turnīram. Nu, ka tur būtu joprojām jārēķina, kas man liekas ir diezgan, tur žilbinošam sniegumam jābūt. Tad, principā, ja mums būtu situācija tāda, kur mēs esam riktīgi uz robežas, būt vai nebūt pasaules kausā, mēs varam pieņemt to, ka iespējams šie spēlētāji būtu izprasījuši to iespēju spēlēt izlasē. Nu, teiksim, bilance tagad ir mēs jau 50, tagad esam uz robežas. Uzliekam to grafiku ar to, kāds tur ir tā situācija tabulas. Nē, tas ir kalendārs, iemetīsim tabulu kaut kādā brīdī. Labi, līdz tam mēs rekur ir tabula. Rekur ir lielā tabula. Mums ir 3-3, reku 5-1, 5-1, 6-0. Nav garšīga situācija, tīpaši, ja tu saproti, ka jāspēlē ar Vāciju, Horvātiju un Izraēlu īstenībā jau nav nekāda. Nabaga, vai ne? Arī mēs pirms turnīra zinājām, ka tas tā nebūs. Ja mēs būtu pieņemsim ar 4-2 šobrīd, vai mazums var būt 5-1? Vai kāds no šiem spēlētājiem, teorētiski, kāds no šiem spēlētājiem tavuprāt būtu, un tā piekrits braukt uz izlasi? Un pateicis klubam, jā, Džeki, forši, bet? Es pat nezinu. Es tiešām nezinu. Es domāju, ka Kristapa gadi, varbūt, nezinu. Es tiešām nezinu, kādas tās sarunas ir bijušas, teiksim, KP jo līdz šim viņš, teiksim, vasarā, tad, kad viņš ir varējis, viņš vienmēr ir spēlējis. Un atceries pat Eirobasketā, pirms tā Eirobasketa viņam tur bija tās vēl tā kā atkal bija tas veselības problēmas, un viņš tās pirmās spēles tur izstījās pat tāds bišķiņ tāds, ne uz 100%. Es domāju, ka Kristaps var būt, ka viņam būtu savādāks tāds. Bet tikpat labi viņam ir, teiksim, ieteikts, stingri ieteikts, ja, kad nē. Grūti pateikt tiešām. Un tad, vai tas mainītu citiem, grūti pateikt. Es nezinu tiešām. Es vairāk šajā pusē, ka tu piespiest viņiem nevari, tā kā spēlēt, ka tas ir tā kā vai tu gribi, vai tu negribi. Un, tas varbūt tā gribi, negribi, tāds arī tāds diezgan tā varbūt tā krasi. Tie apstākļi katram ir savādāk. Un skaidrs, ka kaut kad tas viss tāpatās tās paudzes mainītos. Tam jāmainās ir tagad šādā veidā, kaut kur, nezinu, pie šādiem apstākļiem, tas notiks šādā veidā. Tas tāpat neizbēgam. Skaidrs, ka varbūt mēs, bet, teiksim, tā Latvijas izlase, kopš pasaules kausa mēs tāpatās šobrīd esam, lai arī kā to varbūt negribētos atzīt, uz tādas lejupējošas, tādas trajektorijas. Vai mēs esam sasnieguši to lejupējošu un tagad mēs sākam skatīties uz nākotni? Es pat neteiktu. Es domāju, ka vēl būs pāris gadi, vēl būs tādi pagrūti gadi priekšā, tāpēc, ka tiešām tā paudze, ar ko mēs tos augstākos rezultātus sasniedzām, viņiem tagad jau visiem ir 30 un vairāk gadi. Dāvis arī pabeidz. Dāvis ir pabeidzis, jā, teiksim, viņam cik 34, jā, labi, protams. Mēs kaut kad īstenībā vēl pagājušajā, šajā gadā, bet pagājušajā sezonā runājam, ka Dāvis jau 2 gadus taču nospēlēs 3. Nākamo Eiropas čempionu. Mēs zīmējām to izlasi. Kaut kā laikam prasa, tas ķermenis tomēr prasa. Un teiksim, atkal viņš ir cik jau no 17 vai 18 gadiem. Vai, viņš arī ļoti agri. Viņam 15 gadi sanāk. Viņš sanāk, 19 gadiem. Viņš tad spēlēja jau lielajā izlasē. Tas arī bija lielais pārmaiņu laiks. Jā, tu visu laiku, visur esi bijis klāt, cik vien tev tā iespēja ir bijusi. Jo atceries, viņš arī lielu karjeras daļu tomēr spēlēja Nacionālā basketbola asociācijā. Tā viņam bija tur, teiksim, periods, ka viņam bija tie savainojumi. Bet kad viņš bija vesels, viņš vienmēr bija. Viņš, kā saka, to savu ir nospēlējis. Viņam patriotisms tur no visām malām. Nekur nevarētu pārmest, jā. Un skaidrs, ka mūsdienās tas, viens ir tas sportiskais tas variants, bet viņi visi ir profesionāļi. Latvijas valsts vienības spēlētāji, viņi nav kaut kādās olimpiskajās vienībās, ja, kur viņi saņem kaut kādas tur algu no olimpiskā. Ja viņi saņem, tad tur Nē, es par to arī runāju. Viņi ir tie, kas viņi ar to savu darbu klubā nopelna sevi iztiku šodienai un sevi iztiku, iespējams, visam atlikušajiem mūžam. Ja, un,
Skaidrs, ka viņam ir iespēja, teiksim, Rolandam Šmitam arī. Viņam 30, 31 gads. Par atlikušo mūžu runāja, cik Ķīnā tie kungi gan jau, ka daudz nopelna. 7 cipari. Ne jēnās, bet eiro lūdzu. Viņam arī, cik viņš vēl tos lielos līgumus savā karjerā noslēgs. Viņam jādomā, ko viņš darīs, nākošos, 60 savus dzīves gadus. Es domāju, ka tur nevar tā viņiem pārmest. Tas, man liekas, jau ir tā kā rādītājs. Ja tu no Eirolīgas aizēji uz Ķīnu, tad, acīm redzot, Eirolīgā nebija tik liels piedāvājums tev. Tieši tas parāda jau to, ka tev jāsāk domāt par to karjeru, varbūt kaut kur otro pusi un jāmēģina sapelnīt, cik vien daudz tu vari. Bet īstenībā papildinot Gunteru, viņš minēja to lejupējošo līkni. Es gribu būt optimistiskāks un teikt, ka varbūt tās lejas jau ir sasniegtas. Bāzes līnija mums ir klāt. Bāzes līnija ir klāt, bet problēma šajā visā ir tā nosacītā paudžu maiņa, ko diezgan pamatīgi apgrūtina tas, kas notiek otrpus okeānam un visi tie džeki, kas brauc uz koledžām. Mēs jau tagad redzam, cik spēlētāji mums tur ir. Man liekas, kaut kādi 8 toči ir pirmajā divīzijā. Un rēķini tie visi 8 pēc būtības varētu būt tādi, kas var kandidēt kaut kur lielākā vai mazākā mērā parādīties kaut kur tūmā izlasē. Bet pēc būtības viņš šobrīd 4 gadus ir vienkārši aizslēgti un viņi nevar palīdzēt. Tiem pašiem Igauniem Stefans Vākis arī nepalīdz. Viņš viņiem jau konkrēti ir diezgan izteikts komandas līderis. Vai viens no vadošiem spēlētājiem. Labi, paspēlējamies bišķi dzeltenāk. Es biju dzirdējis baumas par to, ka degražuļi cilvēki esot atteikušies. Tas tā ir vai tā nav? Degražuļi. Dēļ tās situācijas. Īstumā atgādinot, tad viņam bija trauma, ka viņš nebija medicīniskās izgājis arī sev klubā, kas bija tad Turcijā plānots. Viņam pareizi? Jā. Ka tur esot konflikts ar LBS un tam līdzīgi, un ka ir cilvēki, kas tā kā viņu pusē stāv un attiecīgi šajā gadījumā varbūt tādēļ neskrien tik ļoti izlas. Kaut kas par to ir dzirdēts vai nav? Es vienkārši šādas frāzes esmu dzirdējis. Man ir cilvēki pat sūtījuši īzīs, un man liekaties mierā. Bet ja kāds runā, tad kaut kas tur... Virsraksts līmenī es esmu dzirdējis, ka tur kaut kāda apdrošināšana kas, bet es nevaru to komentēt, pēc ka es nezinu. Es nezinu, pa ko iet runa, ir maksāts, nav maksāts, un es tos noteikumus nezinu. Jūs nepārbaudat, tas nesaka, ka tas tā ir. Es vienkārši kaut ko tā dzirdu. Nezinu, tiešām nezinu. Okay. Nav šitā tēma, ne? Pilnīgs baumas tikko palaid, cerēsim, ka neaizies tik kur baigi tālu. Bet, tad cilvēki mums ir atbrīvojuši diezgan daudz vietas, kas nepiedalās izlasē. Kā jums šis konkrētais izlases modelis? Zin kā, es esmu salicis, es iepriekš jau pateicu mūsu, koordinātoram pie pults, kāda būs secība, bet es gribu pilnībā nomainīt secību, kādu esam ielikuši grafikā. Tas ir pilnīgi normāli pirmajam sezonas raidījumam. Ieliekam Latvijas basketbola izlases sastāvu, kur es saprotu arī vēl nelielas korekcijas, bet tas ir tas trackers, kam var sekot līdzi pasaules kausa kvalifikācijas visām komandām. Latvijas izlases sastāvs ir bijis viens no tiem tematiem, kam vasarā mēs ļoti daudz runājam. Gan pirmajā logā, gan arī otrajā logā. Un tev kaut kā vēl jāieliek. Tas viss ir iekšā pa plauktiņiem. Bet idejiski, uz ko mēs varam cerēt ar šādu sastāvu, ņemot vērā to, ko mēs esam daudz maz redzējuši vai neesam redzējuši tieši iepriekšējās 2 pārbaudas spēlēs ar Sloveniju izbraukumā un tagad ar Ukrainu arī savās mājās. Vai mums te vēl jāizsvītro tie daži? Jā, es saku tev, tas ir tas trackers, ko piedāvā oficiālā labi, bet viņš nav optimāls, tā kā tam arī netic. No šī, kas šeit ir redzams, nebūs Ojārs Siliņš, Rolands Šulcs, Artūrs Žagars tur arī ir, un arī Toms Skuja. Šie 4 nebūs, un klāt ir Toms Leimans, tātad 13 spēlētāji šobrīd. Kas no vienas puses, man pat liekas, no spēlētāja perspektīvas kaut kur pat labāk, jo citreiz ir tā, ka atbrauc tie 16 uz to logu, 4 vienmēr tur sēž malā, vai 3 vai kā kurā situācijā, un tu nezini, vai tu spēlēsi vai tu nespēlēsi. Tad šobrīd man liekas, ka tā situācija ir tāda, ka uz katru pozīciju plus mīnus ir tie galvenie spēki zinām, un arī tie palīgi spēki zina un saprot, ar ko viņi var rēķināties, un plus mīnus zina, ka viņi tiks laukumā, jo, ja man būtu jāprognozē, es teiktu, ka redzot pārbaudas spēles, ka visi 13 šobrīd ierindā esošie arī varētu spēlēt. Tā skaitā arī pats jaunākais komandas dalībnieks Tomas Stalts. Tu uzliec papīru, Gunter, sastāv. Kāda ziņa uz papīra? Tev ir uz papīra priekšā pāris tam korekcijām. Uz ko mēs varam cerēt nākamajās spēlēs? Cerēt vienmēr uz kaut ko var un vajag noteikti. Protams, sastāvs. Tas ir atkal, tā kā nav tas, bet
ir šitas. Nu, jāspēlē ar šiem spēlētājiem, kas ir tajās pārbaudas spēlēs. Es redzēju tikai, teiksim, izgriezums, tāpēc, ka, pilno spēli, es nezinu, kur viņi rādīja. Ja, man nerādīja. Nekur. Un es kaut kādas izgriezumus redzēju. Rādis par tās spēles? Kaut kur cilvēki. Kāds ir redzējis? Tie, kas klātienē vēl gāja, bet rezultāti galvenais, līdzīgi. Galvenais, ka tagad kvalifikācijas spēles GO3 varēs redzēt. Tas ir svarīgais. To jūs tiešām redzēsiet. Un, teiksim, abas spēles bija līdzīgas. Pirmo zaudēja pa 3 punktiem, otro pa 2. Ja, tur kaut kāda pirmā spēles beigas arī tur bija kļūda, tur varēja Tā kā tās spēles līdzīgas, tā komanda, teiksim tā, un diezgan pat rezultatīvs. Abās spēlēs ir 80 punktiem iemest, tā kā, ja kaut kāds tas, viņa tā komanda, man tā vismaz liekas, viņa tādā uzbrukumā tādā spēlē viegli. Zin kā citreiz tās smagās spēles, tur neko nevar iemest, un liekas, un kā tu tur iemetīs par tie. Tad, protams, tur treneriem ir noteikti savas lietas, savas, teiksim, kaut kādas domas, un ko tur darīt, ja, protams, to vienmēr pateikt, bet ielaid arī tur daudz, ja, tur. Bet tā kā tas potenciāls komandai spēlēt un spēlēt līdzīgi ir, īpaši, man liekas, teiksim, ja tu Ukrainu skatāmies, kur arī tomēr ir tāda liela tā komanda, ja, kas varbūt tur tāds bišķiņ kaut kādas paralēls var vilkt ar to Horvātijas valstsvienību, kur, protams, tas talants kopējais tiem Horvātiem lielāks, bet es nenorakstītu nekādā veidā, teiksim, tās cerības. Jānospēlē labs basketbols, un tad ir jāstāsta. Tu arī labi spēlējot, vienmēr var zaudēt, teiksim, labai komandai, kas ir Horvātijas komanda, bet tā kā bezcerīgi un kaut kā tā, es domāju, tur nevienam tāda, galvā nav. Ainars Bagātskis pēc spēles, Ukrainas izlases galvenais treneris, teica, ka tas, ko viņš ir teicis saviem spēlētājiem pirms spēles, ka mēs zinām pretinieku, viņi ir ļoti labi uzbrukumā, talantīgi, bet neaizsardzībā. Tas ir mūsu stiprās un vājās vietas īsumā, vai tu vari piekrist vai nepiekrist tam? Jāņa Gailīša vadībā. Es nesaku tikai par pēdējām pārbaudas spēlēm, bet kopš Gailītes tā. Es atkal teiktu, ka tas pat ir kaut kādā ziņā kompliments, jo man liekas, to aizsardzību tu vienmēr kaut kā vari to sistēmu, piekoriģēt sistēmu. Tas ir lielā mērā arī tāds, teiksim, pašatdevs jautājums un vēl kaut kāds. Bet uzbrukumu nav tik viegli pacelt no sliktu uzbrukumu uz, teiksim, ļoti labu, jo tad tev ir vajadzīgs gan tā sistēma, gan tev vienkārši vajadzīgs tas spēlētāji, teiksim, talants. Tāds, kuru vienkārši kādreiz tu redzi, kad viņš nepietiek. Arī aizsardzībā var gadīties, tev vienkārši nepietiek kaut kur fizikalitātes, nepietiek augums vai vēl kaut kas, bet es domāju, ka tur ir daudz lielāka iespēja ar kaut kādu pašatdevu kompensēt kaut kādas deficīts aizsardzībā, nekā to ir izdarīt, piemēram, uzbrukumā. Tas ir mans tāds uzskats. Tāpēc es arī saku, man tas dod lielākas, teiksim, cerības, ka mēs varētu kaut ko, teiksim, spēlēt. Ja mēs, teiksim, būtu zaudējuši tās spēles tur 59, 64, ja, man liktos, tā, kā mēs tos punktus vispār kaut kādā veidā dabūsim. Es tā teiktu. Man liekas, te arī tam uzbrukumam palīdz tas, ka tās lomas ir diezgan izteikti sadalītas, kas varbūt ir kā labi arī, ja Kristaps Porziņš ir izlasē tās lomas, tāpatās ir skaidrs, un ja arī Artūrs Žagars ir ierindā, bet tagad, man liekas, viņas ir vēl skaidrāks, ka tev varbūt nav tik izteikts vairs tur, teiksim, tādas otrās opcijas. Šeit ir diezgan skaidrs, ka 3 galvenie uzbrukuma vilcēji, un tad arī viņi mēģinās iznest to vezumu pilnībā uz sevi, kas ir Zoriks, Lomašs un Artūrs Strautiņš. Un tad pārējie būs vairāk vai mazāk tādi ieroču pienesēji. Redzējām vakar pret Ukrainu arī Kristapam Ķilpam izdevās 20 par punktu ailītē sakrāt. 10 punktiem, jā. Un gan jau, ka potenciāli kāds vēl no šiem var katrā no spēlēm izšaut, bet tie 3 būtu tādi noteikti izteiktākie, bet kaut kur atbildot trenerim Bagatskim, īstenībā arī Artūrs Sockis-Rubens pats to akcentēja savā pirmsspēles komentārā, redzēja LBS Instagramā, ka problēmas šajās 2 spēlēs sagādājuši individuāli spēcīgi pretinieku līderi, kas ir Klemens Prepeličs. Dzirdēju tur versijas, kā tas ir iespējams, ka tur veterāns samet, bet viņš tomēr ir Madridē spēlējis, Valencijā spēlējis. Viņš pirms kādiem 3-4 gadiem bija Spānijas līgas rezultīvākais spēlētājs. To meistarību tik ātri nevar pazaudēt, lai arī viņš tur Dubajā vairāk varbūt bija uz soliņa. Un vakar arī NBA spēlētājs Svī Mihaiļuks. Un nav tā, ka pretī kvalifikācijas spēlēs nāktu mazāk meistarīgi džeki tur. Mario Hizoņa izlasē ir uzliekam uzreiz fonā Horvātijas izlases sastāvu, to, ko piedāvā FIBA.
Šobrīd to trakerīt, ja es uzreiz pieminu, ka tas nav, tā teikt, mēs nerakstījām, viņi to uzrakstīja viņi. Viņi atsaucoties, protams, uz izlasēm, bet ko mēs, labi, mūsu 3 top džeki uz spēlēm X faktori mūsējie. Mēs pēc tam parunāsim par problēmām. Es domāju, ka to, ko pieminēja jau Kristians, tad Kristers Zoriks, kurš noteikti būs tā kā pamats saspēles vadītājs. Cik minūtes viņš spēlē? Es domāju, ka viņam būs savs 25, tur plus kaut kas jāspēlē. Tāpat Rihards Lomašs neapšaubām, kurš tas mūsu vienmēr tas numur 1 tā opcija uzbrukumā un pēdējās spēlēs Arturs Strautiņš parādīs, ka viņš arī ir 20 tas spēlētājs, kuram ir kaut kādi punkti jāgūst. Šitā nebūs īstams, ja Horvātijas izlases sastāv, tad liela zila grafika, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Lūk. Šis ir īstais. Hrvatska. Ko mēs šeit redzam no Horvātijas izlases? Gunter mīļāko spēlētāju Luku Božiču. Ne, man nepatīk. Tā, stop, kāpēc? Mēs tieši pirms vēl augšā satikāmies, apspriedām Horvātijas sastāvu, Gunters. Bija ļoti lielā sajūta. Man ļoti nepatīk. Vienkārši viņš ir ļoti nepievilcīgs vizuāli. Viņš ir ļoti rezultāts. Nevis vizuāli kā cilvēks, bet tas, kā viņš kustās, kā viņš spēlē. Man tas nav manas gauma vispār. Kaut kā es neticu viņam tādā ziņā, ka viņš tur var atkārtot to savu statistiku. Viņš tur bija Spānijas līgas produktīvākais spēlētājs, vēl kaut kas, bet tur komanda bija priekšpēdējie vai tur kaut kur no apakšas. Tāds, kurš. Bet, protams, viņš ir Horvātijas izlasē un spēlē, bet tas augšgals viņiem ir ļoti iespaidīgs. Mario Hezonja, tur ir Madrids Reāla komandas uzbrukuma līderis. Viņš ir komandas pamatsastāvs spēlētājs jau sen. Jā, tad ir Ivica Zubats, kurš ir NBA All-Stars, man liekas, pirms 2 gadiem bijis un spēlētājs, kurš ir tur, savā pozīcijā, es pat teiktu, noteikti top 10 centra spēlētājs NBA. Man liekas, pagājušajā gadā viņš nebija 3. simboliskā aizsardzības pieciniekā. Indians Pacers, jā? Jā, bet viņš, tos labākos gadus ir spēlējis tieši Clippers komandā, kur viņš ir bijis, lūk, ekrānā tas Darijos Saričs un arī no NBA tagad pārcēlēs atpakaļ uz Anadolu Efes saspēles vadītājs naturalizētais Jēlens Smits ar Eirolīgas pieredzi un, tādos Eirokaus top klubos tur ir spēlējis. Viņiem ir ļoti, ļoti jaudīgs tas sastāvs. Arī tie pārējie lomas spēlētāji. Tas vēl viens NBA spēlētājs, tas Makičs no New Orleans. Karlo Matkovičs no New Orleans, kurš kaut kāds 2 sezonas ir kaut kāds 7 punktus tur NBA met. Viņam tas talants ir jaunais, tas Rudzičs no Hoventūda viņiem šitajā ir, viņš pārbaudas spēlēja. Te viņš nav, neredzēs. Jā, bet viņiem ir tas ļoti jaudīgi tā komanda ir. Un viņi ir lieli. Tas Zubats, tajā vienā no pārbaudas spēlēm, neatceros, pret ko viņi pret vāciešiem spēlē vēl. Viņš iemet 16 punktus, 13 bumbas, savāc 8 no spēles. Vienkārši viņš ir mašīna. Danko Brankovičs, kurš ir nomināli 3. centrs. Tas pats augumā palielam. 2.18 arī Eirolīgas pieraksts, ACB spēlētājs, tas pats Tonī Nakičs, Dominiks Māvra, tie kaut kādi lomas spēlētāji, kas viņiem tur ir. Viņi ir savas lomas ACB līgā spēlē. Tā kā bija, pirms 5-6 gadiem bija viņiem tāds neliels pagrimums Horvātijas basketbolā, bet man kaut kur tādā sajūta līmenī viņi atgādina to, kāds bija tas Latvijas izlases stāsts ap to 2023. Gada pasaules kausa kvalifikāciju, ka principā tev vasaras tajā augusta logā tev visi labākie ir ierindā, turkiem arī atbrauc tur gandrīz visi labākie, un mēs pārējām pāri viņiem Rīgā. Es ceru, ka tā tas neatkārtosies Horvātijā. Es ceru, ka varbūt būs tā otra spēle, ko daudz neatcerās, ka pret Lielbritāniju mēs mocījāmies. Ar visu porziņu mēs tur knāpi izlīdām. Tu aizlido ar Ryanair, salocījies 4 līkumos. Tas bildes ir Latvijas zelta fondā ies basketbolu. Tas bija eleganti. Kā saka, Ryanair priekšā visi ir vienādi. Jā. Nosaucot šos vīrus, ko jūs te pieminējāt, kaut vai starta piecinieki, tur tā bišķi neumalīgi īstenībā paliek, ja mēs tā skatāmies. Viņi arī savu kvalifikāciju aizvadīja godam. Tas, ka viņi nav iepriekšējā lielajā turnīrā piedalījušies. Viņam arī bija. Saričs nevarēja palīdzēt, Zubats nevarēja palīdzēt, ļoti viņa NBA spēlēja. Bojans Bogdanovičs. Tā apetīte šai komandai, šai konkrētai izlasē ir milzīga. Jā. Vēl nepieminējām arī, principā, Eirolīgas treneris Tomislavs Mijatovičs. Izborņiks. Izborņiks. Tas ir oficiālais, oriģinālais, viss kārtībā, tā kā ņemiet par labu. Ar ko mēs varam
labi, tas būs banāls jautājums. Ko mēs varam pārsteigt vai apspēlēt Horvātijas izlasi? Jo tas, ko mēs uzliekam uz papīra vienu pusi un uz otru pusi, man nav tā, ka man būtu baigi jādomā, kuru komandu uzvarēs. Nu, teiksim, mēs liekam uz papīra. Bet tagad es gribu kaut kādus dzīves stāstus dzirdēt, kaut kādus senus pārsteigumus, notikumus. Nu, es domāju, trikus. Ka vienkārši ar tādu sagatavošanos trenerim noteikti ir kaut kāds plāns, kā viņi domā, kā tu varētu to komandu apturēt. Un jautājums, vai spēlētājiem tu izdosies izdarīt. Pašiem ticēt, teiksim tā, ka, lai tu vari tās savas lietas darīt un tev izdotos, tev kaut kādā veidā jāatrod, kur no tiem līderiem tu varēsi apturēt. Nu, es domāju, jāpiemēr Hezoņu, vai varēs vai nevarēs. Nu, tur, teiksim, jāizdomā, vai tu, teiksim, tur koncentrēsies, kā tu apturēsi viņu un varbūt mazāk domās par citiem, jā, vai atkal ļaus viņam tur un tad, tur kaut kāds tas balanss ir jāatrod. Skaidrs, ka uzdevums nebūs viegls. Jānospēlē sava. Vēl ir kas, teiksim, ja tu tam Hezoņam var palīst, viņiem ir tie raksturi tādi, bišķiņi dienvidnieki. Ja tu viņam iedos tādu sajust tādu pārliecību, jā, tad viņi tur var lidot un savukārt, teiksim, kaut kādās situācijās nospēlēt varbūt kaut kur tā asāk, kaut kur palīdz zem tā sādas, lai viņš tur bišķiņi sāk tur, bišķiņi pazaudē savu to ritmu, paliek tāds kaut kāds, jo ir bijušas spēles arī tajā pašā Madrides sastāvā, ka tu redz, ka viņš izslēdzās vienkārši. Tā, ka viņam tur viņam ir tāds augsts un varbūt arī tādi kritieni, tādi emocionālie, ka viņš tur kaut ko tur tehnisko dabu un kaut kur atmet ar roku, kaut kur aizsardzībā, kaut kur starp citu likt viņam strādāt aizsardzībā, ko viņam nepatīk darīt. Ko viņš noteikti nesaka, ka viņš nevar, bet viņš mēdz atpūsties, ja kaut kur tā vairāk koncentrēs uz to darbu uzbrukumā. Tas ir, es domāju, ka treneri tur ir daudz un dikti skatījušies tur video analizējuši, un viņiem kaut kāds plāns būs spēlētājiem, bet tam plānam jānotic un jāspēj viņš maksimāli labi izpildīt. Bet lielākās problēmas garie, ja? Garie, individuālā meistarība, tā, protams. Bet tas ir daudz, kur redzēts šajos visos FIBA logos. Tas ir nevienu reizi redzēts, ka tās komandas ar tiem lieliem vārdiem, lieliem uzvārdiem, skaļiem spēlētājiem, viņi kādreiz paklūp pret vai nenovērtē kaut kur līdz galām tos pretiniekus, vai kaut ko tā ir viena spēle, tajā vienā spēlē viss kaut kas var notikt. Tikai tā viena spēle, tagad pirmā būs izbraukumā. Viņa ir izbraukumā, un viņa ir ļoti svarīga, protams. 9 vakarā, starp citu, pēc Latvijas laika. Go 3. Next question. Es stāstīju par nākamo spēli, varbūt arī, kas reiz nākamā arī Go 3 Latvija, Izraela. Bet labi, Horvātijas izlasi metam malā, ar viņiem būs jātiek pēc brīža galā Latvija-Izraela, pēc tam ir nākamā spēle, kas ir 30. augusts, 7 vakarā. Jautājums sekojošs uzreiz par Izraelu. Viņi, ja mēs uzliekam turnīru tabulu, mēs varam uzlikt turnīru tabulu, viņi ir apakšā. 2-4, bet tas jāņem vērā, tāpēc, ka Horvātija un Vācija tajā grupā, tas tā vispār tā grupa ar 3 ļoti spēcīgām komandām. Mēs kopā varam likt. Izraēlā mēs varam likt blakus viņiem. Vai tas būtu pārāk daudz prasīts? Man liekas, ka nebija tur visi tie zaudējumi tik lieli Izraēlai. Es zinu, ka punktos jau ir tāds. Labi, bet tas ir uz Kīpras fona. Lai gan šitiem Kīpras fons nāk līdzi? Nāk, jā. Visi spēles nāk līdzi. Jā, pareizi, 6. Jā, Kīpras fons nāk līdzi. Kas arī īstenībā, tādā, ja mēs tādu kopējo kvalifikāciju skatāmies, tad mums nepalīdzēja, jo tomēr, labi, mēs Austriju sagrāvām, bet tā tomēr bija, lai vai kāda viņi ieradās Rīgā, bet, laikam jaudīgāk komanda par Kīpru. Izraēla, es domāju, ka, viņiem vismaz pārbaudas spēlēs nespēlē un saprot, ka nespēlēs. Nebija tajos spēlētājiem nebija minēts Denis Avdī, tā kā viņiem lielākā viņa zvaigzne arī nespēlēs. Un varbūt, ka viņi, grūti pateikt, varbūt, ka viņi arī bišķi parēķina, ka, teiksim, tāda bilants ir tur, es pat nezinu, cik liels tas, kāda ir varbūtība, ja tur tikt vai netikt, un es domāju, ka tam Avdiem arī bija tāda pagājušā tāda super izlaušanās sezona NBA, ja viņš tur aizspēlējās līdz All-Star spēlei un varbūt arī vienkārši koncentrēsies uz to savu pamatdarbu NBA, bet, es nezinu, ja mēs skatāmies uz viņiem kā tādu, es, teiksim, laikam arī būtu vairāk tāds
statistikas piekritējis, ka visticamāk, ka viņi tur nevarētu kvalificēties, ja tā ņemam vērā to, kādas ir citas komandas un kādas citām komandām bilances, bet viņi var jebkurā spēlē kādam citam sabojāt to pasākumu. Un tas sastāvs viņiem arī ir pietiekami solīts ar Eirolīgas spēlētājiem. Gan ārējā līnijā viņiem ir labi saspēles vadītāji, kas spēlē Eirolīgas klubos, groza apakšā. Viņiem tur klubu pietiek gan Eirolīgā, gan arī citos līmeņos. Viņiem jārēķinās ir. Jo tas, kas bija viņiem iepriekšējās spēlēs, kas bija jūlijā pret Vāciju un Horvātiju, tur bija Sorkins, Kīnāts, Avdija, Carringtons un Mādārs. Tas bija pamat piecinieks. Tas pats, kas tagad arī principā. Jā, principā. Viņi, teiksim, ja tu skaties uz tiem sastāviem, pieteikumiem, minūtēm, laikiem, ko viņi spēlējuši, tad tas, ka viņi šeit ir pēdējā vietā, bet mēs liktu spēku rangu, kur mēs viņus liekam? Turpat, kur mēs nostādu objektīvi liktu. Turpat, kā teikt, kas par Skambal 50-60 šitā spēlē? 50-60, jā. Viņiem arī kopumā padaudz iztrūkumu, arī pirmgadnieku sezonu NBA aizvadījušie, tur Denijs Wolfs nav, Bens Sarafs, vēl tur pāris spēlētāji, tā kā laikam jāpievienojas Gunteram, ka viņi ir parēķinājuši, jo viņi maksimums var iegūt 8 uzvaras, un tad ir attiecīgi Horvātija un Vācija, kas spēlē vēl, piemēram, tur pret Nīderlandi, kas potenciāli ir 2 uzvaras katrai. Un tad ir vēl, tur ļoti daudz, kam jāsakrīt, lai viņi varētu kvalificēties vispār. Vēl vairāk jāsakrīt nekā mums ir. Jā, pa vienu sakritību vairāk jābūt. Mums jau tā sakritības baigi vajadzīgs ir, lai tas viss iziet cauri. Kas arī starp citu interesanti, ja mēs par Eiropas čempionātiem, Izraela ir regulāri startējusi Eiropas čempionātos. Tā kā ar dzelžainu stabilitāti kopš 93. gada. Bet, kad stāsts ir par pasaules kausa fināla turnīriem, 86. gads pēdējā reize. 86. gads, un šogad arī neizskatās, ka viņiem tur izdosies aizčāpot uz turieni. Viņiem vieglāk būtu caur austrumu kaut kādu to Āzijas čempionātu. Kā vieglāk tieši? Sportiski vieglāk. Es nezinu, vai viņiem tur spēlēt būtu vieglāk. Tā. Tas varētu būt nokļūšana uz vispārējais, varētu būt daudz izaicinošāk, bet arī fināla turnīrs šajā reizē būs katrā, pēc tam ir Francijas, starp citu, jā. Es par FIBA pasaules kausiem. Tā, par sastāviem esam cauri izrunājuši. Mums laika ir palicis diezgan maz. Savas prognozes mēs esam ielikuši, plus mīnus. Mums bija vēl viens aktuāls temats. Mums ir Latvijas izlases krekls šeit aiz muguras ar 19. numuru. Un aktualitātes, kas bija diezgan daudz saistītas ap aģentūru, kas sastrādājas ar Krievijas basketbola klubiem, precīzāk ar spēlētājiem, kas sastrādājas ar tiem klubiem, nogādājot spēlētājs, tur proti Artūrs Kalnīts un viņa aģentūra. Mēs varam teikt, viņa aģentūra vai tas ir viņa pārstāvētā aģentūra? Viņa aģentūra. Viņš ir izveidojis un bija pilns ar kā saka, pārvaldību tur. Kāds jums ir tas skats? Jo šovasar par to runāja diezgan daudz. Viņam šķiepriekš nebija kaut kā tāda darījuma. Vai tas bija vai ne? Bet kāpēc tas tieši uzpeldēja tagad tik karsti? Twitterī viens džeks aktivizējās un vismaz tā es to ievēroju. Un sākt visu tagot iekšā, kas pareizi, protams. Jo pašā sākumā, ja var, kad Lomažam tika prasīts par šo situāciju, es negribu izmantot vārdus izvairīgi, bet, teiksim tā, uzmanīgi, laikam, izlases kontekstā pašā sākumā, bet tagad jau līdz šai spēlē ar Ukrainu viņš sadarbība ir pārtrauc. Tas tā kā sabiedrības spiediens beigās, vai varbūt viņam pašam kaut kur jau bija tā sajūta, ka varbūt tur jāpamaina kaut kas. Vismaz pēc tām intervijām sākumā nelikās, ka tas varbūt viņam vispār bija aktualizēts. Viens ir sabiedrības spiediens, otrs arī tas, ka tomēr mēdījos parādījās informācija, ka nojuktas darījums ar Pinarkaršiak, komandu, par ko mēs jau runājām, kas ir finansiāli ārkārtīgi. Pirms šī lēmuma, ja sanāk, ka nevis nojukt, tāpēc, ka Lomašs pateica, sorry, šitam mēs nestrādājam. Tā man tas timelines un tas timings liekās kopā, ka tas notika pirms, un arī tur tad var saprast arī Rihards, ka tu esi, kurš viņš bija 4. rezultīvākais Eirokausas spēlētājs, un ja tas piedāvājums, ko tev aģents atnes, ir Pinarkaršiak, ka ļoti nestabila komanda, kas pēdējos gadus ir visu laiku saskārusies ar finansiālām problēmām, tad var sanākt tā, ka tu pat neraugoties uz visu to Krievijas situāciju, saproti, ka aģentam ir jāpasaka paldies. Jo tā salīdzinot ir arī, piemēram, citi latviešu aģenti, kas,
piemēram, Artūram Žagaram pēc tukšas sezonas Fenerbahčē aizved viņu uz karjeras lielāko līgumu, piemēram. Tas ir vienkārši tā salīdzinot. Nesaku, kurš labāks vai sliktāks, bet tāds vienkārši ir tas tirgus. Viņš jau paziņoja, ko viņš tagad sastrādājas un sadarbojas? Vēl nav, man liekas, informācija par to. Ok, skaidrs. Gunter? Es nezinu, ja godīgi, man tas arī bija tāds, es līdz tam tā nebija aizdomājis. Kāds, ka, teiksim, mēs jau virspusēji skaties, tur latviešu spēlētāji īsti tā kā Krievijā nespēlē, un likās, kā viss kārtībā. Es pat par tādām aģentu lietām pat tā nebija aizdomājies, jo tie latviešu aģenti, viņi jau ne tikai latviešu spēlētājiem strādā, un tā, ja tu tā pasties, kādam ir bijusi tur informācija un interesi to bišķiņ parakt dziļāk, un tā informācija arī, tā kā arī es to saskāros kaut kur tajā pašā Twitterī vai X-ā, kā viņi tad sauc. Un, ja visi pārtrauc, un ja mēs kaut kādas sadarbības un visi, teiksim, kaut kādos tur uzņēmumu līmeņos vai kaut kādos tur tu pārtrauc ar Krieviju, tad tu pārtrauc. Es domāju, ka sports arī nav, teiksim, tas izņēmums. Nevajadzētu vismaz būt, ja kādam ir, tad tā ir tā kā jau viņi, teiksim, tāda sirdsapziņas. Tas ir komunikācijas instruments tajā pusē, pilnīgi noteikti. Tas ir uz tavu sirdsapziņu, jo spēlētājiem, teiksim, liekas tas ok, viņš turpina, ja viņam liekas, ka nav, tad viņš pārtrauc, un, teiksim, ja Rihards tādā ziņā tad parādīja, ka viņam tas nav ok. Tāds kapteiņa gājiens, labs. Tas viņam, es domāju, ka noteikti tas būtu grūti to saprast. Es jau nezinu, kādas viņiem ir, teiksim, attiecības savstarpējās, kāda viņa tur pat dzīvo, vai viņas varbūt tā kā, tas ir viņu darīšana, viņu tās lietas, bet, ja viņš to izdarīja tagad, viņš izdarīja to tagad. Saliedēšanās tās veids, beigās, ja? Kapteinis pasaka, viņš tā te nevaram darīt. Tev jārāda tas piemērs, tāds, ja tu tā sit pie krūtīm, ka es tur tagad tur tāds patriots, vēl kaut kāds patriots, tu, teiksim, tiešā veidā tur nesadarbojies, bet tu sadarbojies ar kādu, kurš tā kā sadarbojas. Protams, tur var tīt un to visu tur attīstīt, un tev vienmēr kāds tur atradīs, kur piekasīties, tu pārtrauc to sadarbību, un tev vairs nav kur piekasīties, un viss, saruna izbeigt. Un ja vēl tur ir tomēr kaut kādas, tā kā Kristians saka, ir kaut kāds, varbūt kaut kāds tur jau arī tāds bišķiņ nesaskaņas vai kaut kur līdz galam tu nevar tā kā vienoties, teiksim, tajos tiešajos savos kaut kādos tur sadarbībā, tā kā gribētos, tu jau neesi tā kā saka, sijāms dvīņi, jūs varat arī šķirties. Jā, ļoti, ļoti vienkārši, starp citu, šķirties. No aģente? Jā, ar 30 dienu attiecīgi notis, tu vari, principā, iziet tur. Bet tad sanāk tagad, ja Rihards ir lauzis sadarbību, pārtrauc sadarbību, 30 dienas, viņš nevar uzsākt nekādu citu? Tik sīk, es nemācēju. Tad sezonas sākumā tas varētu būt diezgan bēdīgs moments. Mēs vienkārši šo pētījām. Bet viņš jau var individuāli sev pārstāvēt, kā, teorijas. Jā. Labi, kā, piemēram, Isufs Sanons, parakstot līgumu ar VF. Jā, viņš var, teiksim, Latvijas universitātē pats piezvanīt. Jā. Viņam atsūta telefonu numuru, viņš piezvana. Viņam ir jau. Rekā, atrisinājums. Atrast gan jau, kad visticamāk publiski pieejami uz dekanātu kaut kādu piezvanu. Klau, bet vēl visumā 2 teikumos, lai mēs nebeigtu šitādas nots, es nezinu, vai tā būs labāka nots. Igaunija tagad ir spēcīgākā Baltijas basketbola komanda, vai ne? Vēl nē. Es te mums tāds kompānijas tās čatiņš ar tehniskie cilvēki un tur bija tā viena spēle. Tur bija Igauni, ja? Viņi bija ļoti pārliecināti, ka tagad, kā saka, viņu zieda laiki ir sākušies un visiem paldies par uzmanību. Es teiktu, ka konkrētā nogrieznī pēc Eirobasket fināla turnīra, es teiktu, ka Igaunija ir bijusi labākā Baltijas valsts, bet tas ir arī jāņem kaut kāds konteksts vērā, viņiem tomēr bija tur mazliet vājā grupa, un es šo lielākoties balstu tajā, ka, manuprāt, viņiem ir vislabākās izredzes kvalificēties, jo, ja mēs apskatāmies tabulu, man liekas, viņi šobrīd jau ir tajā trīniekā, viņi ir trīniekā. Plus viņiem ir, ja Latvija ir Vācija, Horvātija, Izrēla. Francija, Somija, Zviedrija, Slovenija, Ungārija. Viņiem ir Francija, Somija, Ungārija, un Lietuva ir Turcija, Serbija, Bosnija. Forša kompānija. Pret to, ko jāspēlē. Es domāju, ka diezgan viennozīmīgi. Es pat mēģināju vēl atrast, lai tā kā
pārliecinātos par šo savu ideju, vai kaut kāda bookmakeri nepiedāvā kaut kādus koeficientus uz šo, jo tas ir vienkārši tīri intuitīvi šķiet, ka Igaunijai ir labākās izredzes, jo tev ir jāspēlē pret Ungāriju un pret Somiju bez Laurija Markkanena, ja nemaldos. Jāstāsta, vai Somija. Tas tagad jāvar vaļā, bet tie var nevar zināt, vai tie precīzi dati. Igaunija tad šobrīd ir top. Es saprotu, tieši viņiem ir laba paudze. Mēs jau redzējām arī tos, mums tā bija tā pārbaudas spēle ar Igauniju. Viņiem ir super talantīgs spēlētājs Stefans Vāks. Mums tajā pozīcijā. Viņš tagad nav gan. Viņš tagad nav, bet vispār, ja, viņiem ir talantīgi spēlētāji. Un arī tagad ir. Tas viņiem, es domāju, tas stāsts ir tieši tāds pats tā kā mums. Tas ir atkarīgs no kāda tev paudze. Pirms tam varbūt tur ilgs gads viņiem tur nebija. Viņi tur pa vidiņu, tur kaut kur aizķērās kaut kādā Eirobasketā, bet nekur tālu netika. Tad netika kaut kur, ja. Un viņiem arī nevar tā kā rēķināties, ka viņiem visu laiku būs. Tas kaut kāds tādā ziņā. Viņi ir vēl mazāk nekā mēs. Ja tur Lietuva visu laiku to savu līmeni, tur plus mīnus, tur notur arī. Viņi noteikti arī tur pie sevis tur saka ārprāts. Mums kā mēs tur tagad, ja tur krīze vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Bet tas vidusslānis viņiem ir nesalīdzinām tā kā dziļāks, lielāks. Kāds no tiem līderiem varbūt nespēlē tur, teiksim, tas vietējais čempionāts ir ļoti stipri, bet Igauniem, es domāju, tieši tāpat situācija. Mums ir viens kopīgs, principā, vietējais čempionāts, tā kā mēs spēlējam visu laiku vienā tajā līmenī. Kādiem ir viņi, un tad ir jautājums kaut kādi tie atsevišķie talanti, kurā vecumā vairāk, kurš tur varbūt kaut kur labākos līmeņos spēlē ārzemēs, kaut kur Amerikas augstskolās. Un šobrīd Igauniem, es domāju, vienkārši tāds labs posms ir trāpies. Tie apmēram 99, 2000 kaut kādi tie gadi. Un bišķi jaunāk arī, jā. Bet īstenībā vēl papildinot, Lietuvā tāds pagribums ir arī uz tā fona, ka ir milzīga sabiedrības neapmierinātība gan ar galveno treneru, gan ar viņa asistentu, gan arī ar visu federācijas vadību. Un tur ir ļoti daudz iekšējie konflikti, kas vairāk vai mazāk ir devuši piešprits tam kaut kādiem atteikumiem un kalpojuši par iemeslu tam, kādēļ tie spēlētāji atsaka. Jo reāli tur principā var novākt vēl vienu sastāvu ar spēlētājiem, kuri kurš būtu apmēram pat stiprāks, varbūt pat nekā tas, kas pašreiz pieejamais viņiem. Jo piemēram, no spēlētājiem, kas pagājušajā sezonā spēlē Eirolīgā, viņiem šobrīd ir tikai viens spēlētājs, Tubels. Radzevičs, bet viņš sezonas otro pusi spēlēja. Un nākamajā sezonā tur vēl Blaževičs būs klāt no tiem, kas spēlēs Eirolīgā. Tur nav neviens, kurš pagājušajā sezonā spēlēja NBA, tur no koledžām. Labi, viņi arī nevar spēlēt pārbaudas spēles pret koledžām. Tur ir cits stāsts, bet jebkurā gadījumā viņiem ir 10+ spēlētāji, kas reāli būtu vai stabils vērtības, vai arī ļoti spēcīgi kandidāti uz sastāvu pirmai komandai. Tad liekat aiz auss. Mums ir ceturtdiena, tad Latvijas izlasē spēle ar Horvātiju 9:00 vakarā, bet pirms tam Igaunija Ungārija spēlēs. Tā kā tieši 7:00 var iesākt ar to, un tad tālāk jau uz Latvijas izlase. Tad GO3 Sport 1 un GO3 Sport 2 tie kanāli, kas jums ir vajadzīgi. Piektdienas, ap citu, Lietuva, Turcija, tas būs arī 9:00 vakarā mačs. Tā kā pilnīgi noteikti sekojam līdz skatāmies. Kungi, paldies, ka bijāt te. Ātri tā stundiņa aizskrēja. Hop. Daudz ko mums ir runāt par tālāko kalendāru, kad GO3 pundnieks nāks atkal dzīvē, kā saka, ziņosim. Būs interesanti. Paldies, Kristian, paldies, Guntar. Paldies, Tom. Paldies, Tom. Paldies. Tā kā saka, varam saskandināt, un tad lai jums veiksmīgi, kā saka, diena. Čau! Tā. Čau.